Džeks Nikolsons un Morgans Frīmens savā filmā Bucket List meklēja atbildes uz jautājumu, kas dzīvē ir svarīgi. Un lai arī abiem diviem kašķīgiem vīriem nevienmēr izdevās atrast kopīgu valodu, par vienu lietu viņi spēja vienoties. Dzīve mūsu acu priekšā pazud nemanot. Dzīve vērts dzīvot tā, lai dzīves beigās būtu vērts atskatīties šajā ātrajā dzīves skrējienā ar lielu baudu. Lai arī man ir bijusi iespēja nedaudz iepazīt pasauli un satikt dažādus cilvēkus, reti kāda ir izdevies satikt patiešām īstus piedzīvojumu meklētājus. Ir paveicies satikt itāli, kurš kā kalnā kāpējs 2 reizes ir pabijis Everest virsotnē, abas no tām bez skābekļa balona. Ir gadījies satikt puisi no Anglijas, kurš 7 dienās noskrēs 7 maratonus 7 dažādos kontinentos. Bet patiešām liela bauda ir satikt šādus piedzīvojumu medniekus, kuri nāk no mūsu vidus, no kuriem varam ne tikai iedvesmoties, bet īstenībā izdzīvot arī savu dzīvi caur viņu piedzīvojumiem. Viens no tādiem ir mūsu pašu Kārlis Vardelis. Kārļa dzīvē jau līdz šim ir bijuši vairāk tādi piedzīvojumi, uz kuriem būtu vērts atskatīties dzīves beigās. Vai tas ir viņa brauciens uz Svitrslidām no Eiropas tālākā ziemeļu gala līdz pat dienvidu galam 6200 km garumā, vai viņa brauciens ar velospēdiem -25 grādu salā uz ziemas olimpiskajām spēlēm Sočos. Bet šobrīd Kārlis plāno pat tiešām kaut ko iespaidīgu, kaut ko tādu, par ko, es domāju, daudzi no mums varētu tikai sapņot. Tas ir brauciens āru laivā no Āfrikas līdz pat Dienvidamerikai uz Rio olimpiskajām spēlēm. Bet aiz katra liela piedzīvojuma ir arī liels līdzcilvēku atbalsts. Es ar lielu prieku sēstos āru laivā kopā ar Kārli un ērētu 6000 km pāri Atlantijas okeānam, bet diemžēl man pietrūks drosmes. Toties es, tāpat kā tu, varu Kārlim palīdzēt. Ja katrs no mums piemest piečuku par katru Kārļa noērēto kilometru, Kārlis ceļā varētu doties jau rīt. Un kas gan ir piečuks? 1 kafijas tase. Es esmu gatavs atteikties no 20 kafijas tasēm, lai kopā ar Kārli noērētu pusmaratonu. Tev taču ir piečuks.